Esiet sveicināti. Atkritumi it kā tāda prozaiska lieta visiem saprotam, jo katrs ar to ikdienā saskars, tomēr iedzīvotāju jautājumu ir gana daudz. Tāpēc uz īsu sarunu esam aicinājuši Lieni Rumpani no kompānijas Clean Air, kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā. Labdien! Labdien! Skaidrs, ka atkritumus šķirot vajag, un tas ir labi, bet sākuma jautājums, ar ko jāsāk? Sāksim ar konteineru uzlikšanu. Tas ir pats sākums. Jebkurš Ropažu novada iedzīvotājs arī savā privātīpašumā var pieteikt konteineru uzlikšanu. Iespējas ir vairākas, pašapkalpošanās portālā Manai vidē, kur pāris minūšu laikā jūs varat pieteikt konteineru uzlikšanu, un tad mēs 2-3 dienu laikā šos konteinerus atvedam, un jūs varat sākt šķirot. Vai otrs zvanot vai rakstot uz Clean Air klientu apkalpošanas centru. Ko var šķirot? Šobrīd ir vairākas frakcijas, ko iedzīvotāji var šķirot. Vieglais iepakojums, kas ir viens konteiners, un šajā vieglā iepakojuma konteinerā iedzīvotāji šķiro gan papīru, gan plasmasu, gan metālu. Otrs konteiners ir stikla. Un trešais konteiners ir bioloģijai, bet bioloģija jau ir drusku dziļāks stāsts. Ja iepakojums un stikls ir bezmaksas šķirošana, tad par bioloģiju iedzīvotāji maksā 40% lētāk kā par sadzīves atkritumiem. Tātad par miksētā iepakojuma, par stikla atkritumu izvešanu jāmaksā nav? Jā, un šobrīd Ropažu novadā aptuveni 4000 adresēs kopumā, ja mēs saskaitam, tad iedzīvotāji tajā skaitā privāti mājās jau šķiro. Ja izvēlas arī šķirot bioloģiskos atkritumus, vai tas sanāk arī izdevīgāk? Jo tas ir viens no bieži uzdotajiem jautājumiem, kur cilvēki nesaprot, kādā veidā var samazināt to parasto sadzīves atkritumu konteineru gan tilpumu, gan izvešanas biežumu. Tas ir izdevīgāk. Pirmām kārtām Ropaži ir parūpējušies par šķirotājiem, jo Ropaži jau saistošo noteikumu līmenī ir iedzīvotājiem devuši iespēju vest sadzīves atkritumus retāk. Tas nozīmē, vai nu jūs vedat retāk atkritumus vai samazināt konteineru tilpumu, un tad tie atkritumi, kas ir iepakojums, ceļo uz iepakojumu konteineriem, tos jūs vedat bez maksas. Bioloģiju jūs uzliekat, un bioloģiju jūs maksājat lētāk nekā sadzīves atkritumi. Visādā ziņā šī ir atbilde tiem cilvēkiem, kas, kā mums ir zināms, tiešām šķiro kartonu, un tad nakts meldumā mēģina atrast kaut kādu publisku vietu, kur to kartonu, piemēram, deponēt vai kaut kādas plasmasas iepakojumus. Viņi to var darīt arī savā mājā vai daudzdzīvokļu mājās, kur tātad ir šīs konteineru teritorijas, un par to jāmaksā nav. Jautājums: privātmājas iedzīvotājiem ir noslēgts līgums ar Clean Air par sadzīves atkritumu izvešanu 2 reizes mēnesī. Ja piesaka atkritumu šķirošanu, tātad vēršoties Clean Air, vai var samazināt to izvešanu? Jā, Ropaži ir parūpējušies par to, lai iedzīvotāji, kurš šķiro atkritumus, varētu vest uz pusi retāk. Tātad reizi mēnesī? Jā. Un konteineru tilpums arī var būt mazāks? Varbūt mazāks. Ja ir komposta tvertne, vai ir jāpiesaka bioatkritumu konteiners? Nē, iedzīvotājiem ir 2 iespējas. Vai nu īpašumā kompostēt bioloģiju, vai nu šķirot bioloģiju atsevišķi dalīt konteinerā. Ja iedzīvotāji grib šķirot arī konteinerā kaut kādu daļu, tad droši iedzīvotāji var pieteikt šo konteineru uzstādīšanu un īpašumā šķirot bioloģiju atsevišķi. Vai bioloģisko atkritumu savākšanai arī ir kaut kāds ritms, tur reizi mēnesī, reizi nedēļā, 2 reizes gadā? Izvešana nedrīkst būt retāk kā sadzīves atkritumiem. Attiecīgi, ja jūs sadzīves atkritumus vedat reizi mēnesī, tad arī bioloģija būtu jāved reizi mēnesī, bet ja jūs skatāties no aizstāšanas viedokļa, ja vedāt 2 reizes mēnesī sadzīvi, tad 1 reizi mēnesī jūs vedat sadzīves atkritumus, 1 reizi mēnesī bioloģiju, matemātiski sanāk, ka jūs maksājat tāpat lētāk. Iedzīvotāji jautā, vai var pieteikt, piemēram, tikai stikla vai tikai plastmasas atkritumu konteineru, šo miksēto iepakojumu? Bez sadzīves? Nē, sadzīve paliek, tas jau nemainās. Var. Sadzīve, var stikla konteineru, var miksēto iepakojumu. Ir mājas, kuras saprot, ka viņas stiklu saražo retāk, līdz ar to viņam stikla konteiners nav izdevīgs mājās turēt, bet var pa vienam konteineram noteikti. Vēl viens jautājums: cik bieža ir izvešana šķiroto atkritumu konteineriem? Šeit arī ir atkarīgs no iedzīvotāja, cik viņi spēj saražot. Lielākoties privāti mājās iedzīvotāji piesaka reizi mēnesī vai reizi 2 mēnešos izvešanu, lai konteiners būtu pilns. Pie daudzdzīvokļu mājām tas ir aptuveni reizi nedēļā, kad mēs braucam. Bet pastāv arī iespēja pieteikt izvešanu pēc pieprasījuma? Jā, tieši tā. Tas nozīmē, ka, teiksim, tāda miksētā iepakojuma konteineru var izvest arī ļoti reti, tikai tajā brīdī, kad, tu redzi, ir pilns. Jā. Manai videi ļoti ērti var pieteikt šo konteineru iztukšošanu. Jūs arī pieteikuma brīdī zināsiet dienu, kad konteiners tiks tukšots. Vai sadzīves atkritumus var izvest retāk kā 2 reizes mēnesī? Tieši jautājums.
Var pie nosacījuma iedzīvotājs šķiro. Tas tā priekšrocība, ko dod šī šķirošana un robežu novada saistošie noteikumi. Var, protams. Un kā rīkoties daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem, citiem vārdiem tiem, kas dzīvo dzīvokļos, kā viņiem ar šķirošanu? Pirmām kārtām jāvēršas pie nama apsaimniekotāja, lai konteiners atrastos pagalmā un iedzīvotājiem būtu šāda iespēja šķirot. Un otrs, pamainīt nedaudz savu ikdienu. Radīt šo infrastruktūru dzīvoklī, lai šī šķirošana būtu ērta. Tieši papildu jautājums, cik atkritumu maisiem vai tādiem konteinerīšiem tad dzīvoklī jābūt? Būtu jābūt sadzīves atkritumiem, būtu jābūt iepakojumam. Parastais šmutspainis. Jā, viens ir iepakojumam, viens ir šim stikla iepakojumam, viens ir bioloģijai. Jautājums ir, kā ikdiena tiek organizēta. Ir iedzīvotāji, kur atkritums nes katru dienu, līdz ar to visdrīzākais kustību ietekmē šis konteineru skaits nav noteicošais, kas dzīvoklī atrodas. Un pavisam noteikti cilvēkiem ir daudz jautājumu par pareizu šķirošanu, tāpēc mēs tagad parādīsim īpašu QR kodu, kur arī šī video laikā jūs varat noskanēt, lai nonāktu pie informācijas, kā tad to būtu darīt vispareizāk. Bioloģisko atkritumu šķirošana ir tāds jauninājums. Ir dzirdēti vārdi, tā ir obligāta. Ko tas nozīmē? No janvāra bioloģiski noardām atkritumi drīkst vai īpašumā tiks sašķirot un tur pārstrādāt komposta veidā, vai tad bioloģijai vispār sadzīves atkritumos nevajadzētu nonākt un būtu jāšķiro brūnajā konteinerā. To tas arī nozīmē, kad no 1. janvāra sadzīves atkritumos bioloģiski noardām atkritumi nedrīkstētu nonākt. Vai bioloģiskos atkritumus drīkst izmest brūnajā konteinerā, piemēram, plastmasas maisiņā? Ir viens izņēmums, kādos maisiņos drīkst izmest. Ir jāpaskatās uz konteineru, nevis konteineru, bet maisiņu marķējuma. Ja uz maisiņa ir rakstīts kompostējams, droši drīkst lietot, droši drīkst izmest brūnajā konteinerā. Plus, ja jums ir papīra maisiņš, arī papīra maisiņš ir tas, kur drīkst izmest kopā ar bioloģiju brūnajā konteinerā. Parastos maisiņus, kas ir plasmasas izstrādājumi, viņi nedrīkst tur nonākt. Lielāk vai mazāk iepirkuma maisiņi, ar kuriem katrs saskars lielveikalā, nebūs tā pareizā praksa? Tā nebūs pareizā praksa, izņemot papīra maisiņus. Vai ir kaut kas tāds, ko bioloģisko atkritumu konteinerā mest nedrīkst? Noteikti nedrīkst izmest tūjas zarus, jo visa biomasa nonāk getliņos, tuneļos, kur ātrā pārstrādes procesā tiek veidots komposts. Un no šīs komposta veidošanās procesa arī tiek radīts siltums un gāze. Pati tūja satur ēteriskās eļas, kas aizkavē kompostēšanās procesu, līdz ar to getliņos vai jebkurā citā vietā, kur tiek izmantot pārstrāde bioloģijai tuneļos, tūjas ir aizliegts. Līdz ar to nākot tuvāk pavasarim, tad, kad mēs sākam veikt darbu dārzā, tad tūjas zari nedrīkst nonākt bioloģijā. Tad tiem, ja nav kur viņus likt, tad viņi būtu jāliek sadzīves atkritumu konteinerā. Vēl viens jautājums no privāta mājas iedzīvotājs, kas saka, ka viņi ļoti apzinīgi šķiro, bet tomēr konteiners miksētiem iepakojumam un stiklam nevēlas savā teritorijā. Vai šādi cilvēki drīkst pieteikt sadzīves atkritumu konteineru izvešanu retāk? Jo viņi saka, godprātīgi šķirojam kartonu, tur aizvedam, kur tas publiski ir pieejams. Drīkst, tāpēc, ka pašvaldība ir parūpējusies ar publiskās šķirošanas iespējām, un mēs arī ticam, ka ne visās mājās ir vieta 3 konteineriem vai 4. Līdz ar to tajā brīdī, kad iedzīvotājs prasa izmaiņas līgumā, mēs pieļaujam šo retāko izvešanu, ņemot vērā to, ka saistošos noteikumos, kā es minēju, robeža ir ielikuši šo retākas izvešanas iespēju. Nenosakot, ka obligāti konteineram jābūt īpašumā. Es šķiroju īpašumā, bet atkritums aizgādāju uz publisko punktu. Un vēl viens jautājums. Privātu māju iedzīvotāji, kas arī katrs negrib savā pagalmā 3 vai pat varbūt 4 konteinerus, kā kuram tur tas sanāk, vai var apvienoties un, piemēram, ielas vai dažu māju līmenī pasūtīt, piemēram, vienu lielāku šķirotiem atkritumiem? Var, noteikti var, un ir privāti īpašumi, kas to jau dara. Ņemot vērā to, ka varbūt īpašumā nav vietas, bet ir kaut kāds stūrītis uz ielas, kur šī vieta ir. Jautājums, kurš no šiem īpašniekiem tad uzņemsies atbildību par konteinera izvietošanu un, piemēram, sastāvu, ja tur kāds tiešām būs iegājis, pieņemsim, bulguršus vai kaut ko tādu, kas tajā konteinerā nedrīkstētu atrasties. Parasti lielākā problēma ir nevis tajā, ka iedzīvotāji nespēja vienoties, bet nespēja vienoties par to, kurš būs atbildīgs par šo konteineru saturu. Ja gadījumā kāds garāmbraucējs vai kāds, teiksim tā, nezināšanas vai apzināti ir sabojājis to, ko pārējie labi sašķirojuši. Tad tas būs tas gadījums, kad savukārt var nākties rēķināties ar sekām. Tieši tā.
Ir situācija, kad cilvēks saka, ka viņam mājās ir komposta kaudze, ko viņš izmantos tad nākamajā sezonā dārza vajadzībām. Līdz ar to tad bioloģisko atkritumu šķirošana atsevišķi varbūt jāpiesaka nav. Bet kā jūs zināt, ka tas tiešām notiek? Vai kā jūs uzzināsiet? Šobrīd neviens normatīvais akts nav paredzējis vai neparedz to, ka mums būtu jāuzskaita, kur komposta kastes atrodas, kurā īpašumā, bet mēs zinām, ka tuvākajā laikā būs jāveido kompostēšanas reģistrs. Līdz ar to par šīm te mājām, kur kompostēšana notiek īpašumā, mēs jebkurā gadījumā, mēs vai pašvaldība šo informāciju prasīs no iedzīvotājiem, lai beigās pret valsti un Eiropas Savienību mēs spētu atskaitīties, cik tad mēs esam bioloģiju atšķirojas atsevišķi. Jo loģiski, ka šajās mājās bioloģija rodās, viņa tiek kompostēta, bet nonāk citur. Viņa nenonāk kopējā atkrituma plūsmā, un tajā brīdī, tad, kad tiks izveidots kompostēšanas reģistrs, jebkurā gadījumā katrs īpašums šo savu kompostu kastī reģistrēs. Kurš varētu būt tas brīdis, kad tā reģistrēšana būs jau kā obligāta prasība? Šobrīd nav normatīvos noteikts, bet visdrīzākais, ka tuvāko gadu laikā tas notiks. Un tad tāds arī īsts kopsavilkums, tad kur pamatā vajadzētu meklēt informāciju par atkritumu šķirošanu, visu pārējo, kas ir saistīts ar šo procesu? Pirmām kārtām noteikti mūsu mājaslapā www.cleaner.lv. Uz konteineriem ir informācija, lai nebūtu jāmocās ar adrešu meklēšanu. Uz konteineriem arī QR kodi ir, kur patiešo jūs tiekat līdz konkrētai atkrituma frakcijai, par kuru mēs runājam. Piemēram, uz miksētu iepakojumu konteineru būs QR kods tieši uz miksēto iepakojumu un to, kā viņš būtu jāšķiro. Tad mums ir Manai videi, mums ir klienta apkalpošanas centrs, kurš pieņem zvanus un atbild uz ēpastiem. Mums kolēģi ļoti laipni palīdzēs un izstāstīs par to, ko var šķirot, ko nevar šķirot. Un, ja ir vajadzība saņemt informāciju vēl detalizēt, mēs arī varam izsūtīt bukleta veidā informāciju katram iedzīvotājam, ja mums šāda te ēpasta adrešu datubāze tiek izsniegta. Vai vairāk informācijas ir pieejams arī jūsu mobilajā lietotnē Manai videi? Pagaidām nē. Ņemot vērā to, ka tur ir tikai pašapkalpošanās portāls, bet pie līguma pieteikšanas daļā ir vienmēr spikerīts priekšā, ko drīkst mest, ko nedrīkst, kurā konteinerā mest. Tāpēc Manai videi ir informācija, bet ne tik detalizēta kā mājaslapā. Visādā ziņā šeit var apskatīties gan grafiku, to es zinu kā lietotājs, pieteikt izvešanu, ja nepieciešams, arī atcelt, ja gadījumā tu kādu nedēļu neesi mājās un tev nekas liekas nerodas. Citiem vārdiem ir gan ērti. Bet pie visu tā mobilajā lietotnē ik viens iedzīvotājs, kurš lieto mobilo aplikāciju, ir iespējams saņemt arī atgādinājumu par to, ka jums rītā jāizstam konteiners. Līdz ar to grafiks jums arī nav jādrukā ārā, pie leduskapi nav jāliek, nav uz lapiņas jāraksta, bet jūs gluži vienkārši notifikāciju saņemat telefonā par to, ka, hei, jums rītā jāizliek konteiners. Un kas tad ir tas gala vēlējums mūsu sarunas noslēgumā? Gala vēlējums noteikti būtu mainīt savus ikdienas paradumus, meklēt iemeslus, kāpēc šķirot, nevis iemeslus, kāpēc nešķirot. Un tiem, kas nevēlas šķirot, noteikti nebojā to, ko citi ir labi sašķirojuši. Tas ir tāds gala vēlējums. Bet kopumā arī daudz dzīvokļu iedzīvotājiem, par ko vajadzētu padomāt, ka mēs nevis meklējam iemeslus, kāpēc nešķirot, kāpēc būtu sarežģīti šķirot, bet meklējam iemeslus, kāpēc šķirot. Un Ropažu novads ir parūpējis par iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji varētu šo te šķirošanu veikt, lai nebūtu jāmaksā par konteineriem, lai šī izvešana notiktu bez maksas un lai tie, kas tiešām šķiro motivējoši, varētu arī sadzīves atkritumu apjomu samazināt un arī savus rēķinus. Šķirošana pavisam noteikti ir drusku piņķerīgāk, nevaru nepiekrist, tajā pat laikā izdevīgāk un lētāk, jo jūs mazāk samaksāsiet par sadzīves atkritumu izvešanu, par bioloģiju ir jāmaksā mazāk nekā par sadzīves atkritumiem, savukārt par šķirotajiem, kas tātad ir miksētais iepakojums un stikls, nav jāmaksā itin nemaz.